Sveiciens visiem, kas mūs turpina skatīties un klausīties. Šī ir 3. epizode sadarbībā ar Riga Hockey Cup, un šomēnes pie mums viesojās kamaniņu sportisti Mārtiņš un Roberts. Mārtiņš un Roberts ir 2022. gada Olimpisko spēļu medaļnieki, kā arī šīs sezonas sudraba medaļnieki kamaniņu sportā. Čau, puiši! Paldies, kad ieradāties un varējāt atnākt papļāpāt ar manīm. Es esmu sporta psihologs, tā kā šī saruna nebūs varbūt tehniska vai taktiska no kamaniņu sporta puses, bet vairāk man interesē tā visa mentālā un emocionālā daļa. Bet pirms es sāku ar visiem saviem jautājumiem, varbūt jūs man varētu pastāstīt, kā tad jūs nokļuvāt kamaniņu sportā? Kā jūs tas aizsākās? Sveiciens, paldies par uzaicinājumu. Cerams, sarunas laikā nenonāksim pie kaut kā, kad es psiholoģiski savā sporta vidē kaut ko nepareizi daru. Nē, noteikti. Cerams, kā tas slēpams problēmas neuzstāsim, teiksim tā. Bet es sāku vispārībā ar vieglatlētikas pulciņu, kuru vadīja kamaniņu sporta trenere tajā brīdī. Es teiktu, ka viņi man tā nedaudz piemānīja, jo es domāju, ka es jau laicīgi biju projekts kamaniņu sportā. Viņa teica, lai es pamēģinu. Es aizbraucu uz trasi, man salīdzinoši veiksmīgi sanāca pirmais brauciens, un tās sajūtas bija tik fantastisks, kad es no tā mirkļa arī tur paliku. Skaidrs. Jā, un mani ievilka Roberts gadu vēlāk šajā sporta veidā. Jā, teica, atnāc, pamēģini, baigi forši, šļauka pa kalniņu, ātrums un tā. Pamēģināju arī pirmais brauciens man sanāca. Tā kā likās, jā, baigi forši. Un tad pārējos, tad tur bišķi vairāk trasi pacīnījos, bet tas azartiņš bija. Sapratu, ka tas sporta veids patīk. Un tā es vēl esmu šobrīd te. Jā, un es tā saprotu, jums ļoti labi veicās. Es vispār apsveicu jūs ar sudrabu šo sezonu, vai Paldies. ne? Jā. Bet tā patika un tas, kad ir jautri un aizrauj, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, vai ne? Jo cik gadus nu jau jūs nodarbojaties ar šo? 12. Es teiktu, jā, jau 11 gadus, un sākotnēji noteikti tā bija vairāk izklaide nekā šobrīd. Šobrīd tas ir darbs un kaut nozara, kurā tu saņem konkrētu atalgojumu. Es domāju, ka arī varbūt tāda jautrība šajā te procesā arī ir nedaudz varbūt samazinājusies un piegājis tāds lielāks profesionālisms tajā visā. Bet tāpat tās darbs, kur tu dari ar patiku. Tu cēlies un tu zini, es eju darīt tas, kas man patīk. Jā, tas ir ļoti svarīgi, manuprāt, savādāk. Jebkurā dzīves situācijā var nonākt līdz brīdim, kad tev ir kaut kāda mentālā izdegšana, ka tu sabrūc, bet tas, ka tu dari to, kas tev patīk, tev palīdz pilnvērtīgāk un veselīgāk pieturēties pie visu, jo es pieņemu, ka jums ļoti aizņems grafiks ar treniņiem un vēl nezinu ko, un tagad sezonas laikā lielā ceļošana, jo cik valstīs jūs pabijāt pa šo laiku? Es teiktu, ka šo sezonu kādās 7 varbūt. Aptuveni. Jā, un tas pats par sevi ir liels slodze, vai ne, ar ko tik galā jūs esat prom no mājām, un tas viss ietekmē. Tā kā skaidrs. Labi, es jums teikšu godīgi, es neesmu eksperts kamaniņu sportā. Patiesībā pirms es jūs uzaicināju šeit, man vajadzēja pašai Googlē padarīt tādu mazo research, lai saprastu, kas un kā. Bet mana tā ideja, kas man radās vispār lasot par šo visu, bija tas, ka kamaniņu sports līdzīgi kā, teiksim, beisbols vai golfs, kaut kādā ziņā ir diezgan mentāls sports. Vai jūs tam tā kā piekrītat? Kā jūs to saskatāt? Es teiktu, ka jā. Kamaniņu sports ir mentāls sporta veids. Un daudzreiz ir tādi sportisti, kas treniņos, piemēram, brauc ļoti labi un pienāk sacensības, un tad viņš nevar, piemēram, nokoncentrēties, lai veiktu tos 2 labus braucienus. Un tad parasti saka, jā, tas tāds treniņu braucējs. Tā kā, jā, kad ir, es domāju, jā, ka tas mentāli ir, jo tur ir dot 2 braucieni. Nav tā kā, piemēram, komandas sportā, tev neiet, tu vari aiziet apsēsties soliņā, apdomāt visus, koncentrēties un iet mēģināt vēlreiz. Bet tur ir 2 braucieni, viens otrs, un tad tev tajā braucienā ir jāsavācās un jāizdara viss maksimālais. Salīdzinājumam ar golfu, es esmu arī sācis spēlēt golfu, un lai gan abi sporta veidi ir ļoti psiholoģiski smagi un lielā mērā balstīti uz to, es teiktu, ka psiholoģiski tie diametrāli pretēji sporta veidi, jo mūsu sporta veidā mēs pavadām milzīgu laiku gatavojoties šim startam, bet starts ir 2 reiz pa 1 minūtei. Turpretī golfu tu spēlē vismaz 4 stundas. Un,
tev šī psiholoģiskā noturība jānotur ļoti ilgu laiku periodu. Jā. Taisnība. Uz katru bedrīti tev ir tas viss process. Uz katru sitienu, jā. Un tas valkās 4 stundu garumā, dažreiz pat 6. Citi pavada golfa laukumā. Bet jā, un kāpēc es arī tā kā, kas man lika aizdomāties par to, ka kamaniņu sports ir kaut kādā ziņā ļoti mentāls, jo ir iesaistīts ļoti daudz kognitīvās, piemēram, funkcijas, jo jums ir atmiņai labai jāstrādā, refleksam, reakcijas laikam un tādām lietām. Un kā tad, vai nu jau jums tas viss nāk dabīgi, vai jūs tā kā pirms tās starta saskatat, kad ir kaut kādas grūtības nokoncentrēties, piemēram, vai nu kā jums tas izpaužās? Es domāju, ne tikai kamniņu sportā, arī izteikti kamniņu sportā, bet es domāju, ka jebkurā sporta veidā, kuru tu dari ļoti, ļoti augstā līmenī, šīs te darba spējas ir automātiskas, kuras tu kā treniņā mērķiecīgi esi atstrādājis. Līdz ar to es domāju, ka ir kaut kādi pieturas punkti, par kuriem mēs cenšamies piedomāt, vai par kuriem pretēji cenšamies nedomāt. Taču it īpaši trasē, kurā mēs esam aizvadījuši daudz braucienus, kā piemēram Siguldā, mums šīs darba spējas ir pilnībā izstrādājušās, un mums nav kaut kādas varbūt konkrētas lietas, par kurām mums būtu nepieciešams domāt, jo tas viss notiek automātā. Tāpat kā, piemēram, es metot basketbolu bumbu grozā, nedomāju par savu tehnisko izpildījumu, es vienkārši domāju par to, kā iemest bumbu grozā. Jā. Ok, un Siguldā tā ir viena trasa, un tās ir jūsu mājas, pieņem, kur jūs trenējaties, un jūs esat ļoti pieredzējuši, bet katra trasa ir savādāk, vai ne? Un tad, kad jums ir sacensības, jums ir šie treniņu braucieni, tad jums ir vienkārši tā iespēja tā kā izzināt to trasi, un ir ļoti svarīgi viņu atcerēties, vai ne, uz tieši. Jā, un treniņos arī mēs veicam daudz braucienus, un kā mēs sakām, ka dažreiz treniņos sanāk visu laiku braukt labi, un dažreiz sacensībās tu netur aizbrauc, un tad tev ir jāpieņem tas ātrais lēmums, ko darīs, kā rīkosies. Un tu jau esi vienā vietā, bet tu ar domām jau domā par nākošo, bet dari darbības tajā virāžā. Tādēļ mēs parasti dažreiz sasmajamies. Ir labi izbraukt vismaz vienu vietu, labi, un pārējās varbūt nedaudz citādāk un sliktāk, lai tu sacensībās zinātu, ko darīt, lai tu neapjūgtu. Jo nobraukt labi, es domāju par tām vienām līnijām, kā mēs saucam līnijas, trajektorijas, to varētu daudzi sportisti, visi to var izdarīt, bet tur ir tā māksla tajā brīdī izdarīt to pie tās situācijas, vai tu izlabo to kļūdu, un tas ir tāds, man liekas, jau. Jā. Jo jūs navigējat gan ar galvu, gan ar pleciem, principā, vai ne? Jūs izmantojat savu ķermeni. Kopumā viss ķermenis strādā. Manā gadījumā, par cik es braucu kā apakšējais braucējs, tie vairāk ir pleci. Mārtiņa gadījumā tās ir arī rokas un kājas. Bet paturpinot nedaudz to, ko Mārtiņš teica, tā lielākā meistarība ir nestandarta situācijās pieņemt pareizos lēmumus attiecīgajā laika mirklī, un it īpaši divvietīgās ekipāžas braucējiem ir jādomā vienādi. Respektīvi, ja mums rodas nestandarta situācija, mēs zinām, ko mēs darīsim, nesarunājoties, jo brauciena laikā nav laika sarunāties. Jā, un tas viss ir sekundes simtdaļas, vai ne? Un pat mazāk tūkstošdaļas. Kurā brīdī, jā. Kas man liek domāt, kad jums, sporta psiholoģijā, mēs runājam daudz par to tavu mentālo sagatavotību, vai nu spēli, vai sacensībām, jūs gadījumā atkarīgs no sporta veida, protams. Un tas, kā cilvēkam viņam rodās tā gatavības sajūta, ir ļoti dažāda. Citiem tur vajag būt vairāk tā kā hyped up, citiem vajag būt relaksētākiem. Un tas, ka jums vajag tādu izteikti ļoti striktu fokusu un man liek domāt, ka jums jābūt tādiem kā relaksētiem pirms brauciena. Vai kāda jums ir tā sajūta, kuru jūs cenšaties noķert pirms tā brauciena? Es vismaz dalu divās daļās. Pirms sacensībām mēs dodamies iesildīties, un es to dalu divās daļās. Vienā daļā es uzlādējos, iesildos, sprinta vingrinājums, skriešana, leikšana, tur uzmundrināšana, un tad pirms starta, jau kad lēnām ģērbies, tad atkal tu tā kā ieej sevi ar fokusu, pārdomā, ko darīs, un tā ir varbūt nedaudz lielāks stress, pēlpo vai tāda nomierināšanās. Jā, tā kā es sadalu to divās, nevar būt tā kā
tikai relaks. Turklāt arī tā kamaniņu sporta brauciena specifika sevi ietver startu, un tad to pārējo braucienu un startā ir tāds mierīgs, tad tev arī būs mierīgs starts, bet mums vajag ātru startu. Tur pretī tad atkal braucot pa trasi, tām kustībām jābūt tādām vairāk lēzenām un mierīgām, lai tu iegūtu maksimālo pātrinājumu trasē. Līdz ar to tur arī jāmāk nodalīt, kurā brīdī tu esi kāds. Ļoti jāmāk kontrolēt arī savas emocijas, es pieņemu tajā brīdī, vai jūs to vispār neizjūtat, ka jūs tik ļoti esat tajā momentā. Un tas viss arī, labi, jautājums, cik garš ir nobraukums sekundžu ziņā vai minūšu vai tas atšķirās no trases uz trasi, bet ilgāk pa minūti ir reti, kurā trasē, varbūt pāris trasēs pasaulē, un tad īsākais nobrauciens ir ap 40 sekundēm. Kādā ziņā tas ir ļoti īsts laika posms, viņiem vērā pieņemsim, es nezinu, tur basketbola spēle, ilgs. Es domāju, salīdzinot gandrīz ar jebkuru sportu. Jā, un līdz ar to tas viss, tā jūsu gatavība ir savilkt tādam ļoti, ļoti īsam konkrētam laika posmam, kurā principā jums nav pat laika nelabvēlīgām domām vai kaut kādām emocijām, ar kurām jātiek galā, jo tas ir principā tu nomirkšķini acis un tu esi lejā. Jā. Bet, ja tādas domas rodās, un viņas rodās jau visiem, man liekas, ka neviens nav imūns par to, bet šīs te domas parasti rodās pirms brauciena. Brauciena laikā ir adrenalīns ļoti liels, ir ātrums liels, tur spiediens un piespiešanās spēks. Tad tev trases brauciena laikā īsti nav laika domāt par šīm lietām, bet ar šīm domām, kuras mēdz rasties, tev jātiek galā pirms starta, jo, lai arī cik tas brauciens būtu mums īss, tas brauciens jau tādā pārnestā nozīmē sāks pirms starta, jau ar domām. Bet tad par to tavu salīdzinājumu, kad mēs ļoti ilgi trenējamies vienam koncentrētam brīdim, tad mums patīk salīdzināt to, kad liela daļa sportisti visu savu sportisko karjeru trenējas Olimpiskajām spēlēm, kas ir 4 gadus plāns. Tad diezgan komiski liekas, ka mēs 4 gadus trenējamies praktiski 2 minūtēm trasē. Jā. Bet tā arī ir. Tā tas ir, bet jebkurā sportā jau tu pavadi vairāk laika treniņā nekā praktiski spēlējot vai darot to, ko tu dari. Un ja tu procesa laikā spēj gūt prieku no tā, tad man liekas, ka vispār lieliski. Nopelnīt naudu ar to, ja tas tavs dzīvesveids. Jā, protams. Jā. Tu teici, ka šīs visas nelabvēlīgās domas, tas ir kaut kas, ar ko tev jātiek galā pirms brauciena. Ko jūs darat šajās situācijās? Vai jums nav bijušas tādas situācijas, ka jums iezogās nelabvēlīgas domas? Nē, vienmēr piezogās. Iesildoties, dodoties uz trasi, jo tu jau sāc jau no rīta domāt un tā, bet kad es vismaz personīgi kā daru, ka viņas piezogās, es cenšos vienkārši par to nedomāt, bet domāt par to darbu, kas man jāizdara trasē. Varbūt vēlreiz galvā izbraukt trasi, kādas darbības veikšu, lai tās domas nepārņem mani, jo tās, it kā saka, tās ir tās sliktās domas, kas tev varbūt nemotivēs. Man ir tieši tāpat, jo es vairāk fokusējos uz veicamo darbu mirklī, jo man ir mazāk laika uztraukties par varbūt nelabvēlīgiem iznākumiem vai par kaut kādām citām. Arī sildoties, tur nedomāt par to sliktiem brīžiem, bet vienkārši sildoties, skatīties, kur lietas kā aizlaid potīt, nepagriez. Jā. Nē, bet tas arī ļoti svarīgi. Man patīk, ka jūs sakat, ka ir jādomā par to, kas tev jādara, nevis jāmēģina sev piespiest nedomāt par to, kas tevi traucē galvā, jo man ir vienkārši, man liekas, fantastisks piemērs, kad, ja tev pasaka kāds nedomā par rozā ziloni, pirmais, ko tu redzēsi, ir rozā zilonis, un tas ir tāpēc, ka mūsu smadzenes ir trenētas pievērst uzmanību vairāk tai lietai, nevis tai darbībai. Domā, nedomā. Mēs vairāk koncentrējamies uz to, par ko mums jādomā, vai kas mums jādara, nevis par to, ka mums tas ir vai nav jādara. Līdz ar to, ja mēs sev sakam un nepieļauj kļūdu, tev smadzenes aptver kļūdu. Tas ir viss, par ko tu domā. Un man pašai ir stāsts, kad es studēju, man bija prakse, un es praksē biju ASV Militārajā akadēmijā. Un tur sportisti un kadeti, viņiem, protams, jāiet visādas trases pārbaudījumi un tādas lietas, un mums atļauj pamēģināt dažas lietas izdarīt. Un viena no tām lietām, kas man bija jādara, bija kaut kādi 5 metri virs ūdens, ja es nemaldos. Tas bija nolikts tāds metāla
tā kā balance beam formātā, kā balance dēlis, pa kur tev jānoiet, viņam pa vidu vēl pakāpieni. Un pirms es to darīju, tur lejā uz zemes bija tāds nolis, pa kur tu vari tā kā izmēģināt un iziet. Un tu izēji šitā, ļoti viegli, nekas tāds, vai ne? Tagad tu esi tur augšā, tad tev uzreiz ir, ak, Dievs, es nevaru, tev viss trīc. Un man bija tā kā mana prakses vadītāja, kur man saka, tu vienkārši domā labākāji, kreisākāji, jo tas ir viss, kas tev jādara. Tev vienkārši ir jāturpina darīt uz priekšu tas, kas tev jādara. Un tas tāpat, kā jūs sakat, tu domā par to, kas tev tajā brīdī ir jādara vai būs jādara, nevis koncentrējies uz to, man šitā doma tā traucē. Es piekrītu, un līdz šim mums ļoti labi šī tehnika ir palīdzējusi. Es gribētu teikt, ka mēs esam psiholoģiski noturīgi un tāda, nedodies piesaukt neveiksmi, bet tāda uz psiholoģiju balstīta slikta sacensība mums kādu laiku noteikti nav bijusi. Līdz ar to es domāju, jā, tas veids, kādā mēs strādājam, un tieši šī metode ir diezgan laba. Jā, un vispār jau ļoti svarīgi, manuprāt, vienkārši pašam izprast sevi, kas tev strādā, jo nav jau arī tāda viena perfektā formula, kas tagad visiem strādās, tāpēc arī, ka tu teici, ka tu ceri, ka tu nepateiksi kaut ko dari nepareizi. Tā tas nenotiek, vai ne, jo mēs katrs funkcionējam mazliet savādāk, un ir lietas, kas strādās jums, kas nestrādās kādam citam sportistam, un atkal pretēji līdz ar to atrast to, kas tev strādā, un vienkārši būt tā kā apzinātam par sevi, tas ir, manuprāt, tas pats svarīgākais. Jā, protams. Runājot par to brīdi, pirms jūs braucat lejā un vispār tā kā ejot līdz tam brīdim dienas gaitā, vai jums ir kaut kādas specifiskas tā kā, tās rutīnas, kurām jūs ejat cauri, mūzikas tips, paveic kādu jūs varbūt klausties, lai tā kā dabūtu sevi tajā zonā kaut kādā, vai kaut kas specifiski, vai jums kaut kas tāds ir? Es personīgi, un arī es novēroju Robi, kad mēs pieņemam to ikdienas dzīvi. Tā kā mēs ikdienā dzīvojam, kā mēs ejam uz treniņiem, mēs cenšamies darīt visu to pašu bez nekādām liekiem rituāliem. Mēs mūziku vispār neklausamies. Daudz sportisti ļoti klausās mūziku, uzmundrinošu, tur roks un tā, bet mēs arī sildamies, mēs vienkārši pasmējamies, kaut ko pārnājam. Tur vienkārši tā kā uz treniņu. Un man liekas, ka tas arī tā kā tevi nomierina. Nav tas tāds, kaut kas nedaudz savādāks nekā tur nedēļas vidū. Un tad ķermenim arī līdz ar to, man liekas, ir nedaudz šoks, ka kaut kas būs citādāk. Ja tu dari visu tā, kā tu esi darījis treniņos, ikdienas rutīniņu, tad, man liekas, tas arī tā kā, palīdz ar to stresu. Jā. Es pilnīgi piekrītu. Jā. Nē, tas ir tikai loģiski, tāpēc, ka tas tāpat kā ja mēs pataisam to sacensību dienu kā kaut ko wow, tad mums ir tā spriedze, kur ir veselīga, bet tā varbūt ir dažreiz grūtāk ar to tikt galā, un tad iezogās vai nelabvēlīgas domas, vai tu sāc analizēt visu. Bet, ja jūs pieejat tam visam, ka tā ir ikdienas rutīna, tad jau tas ir automātiski. Jo man patīk arī domāt par to, ka jebkurā brīdī, kad cilvēks mēģina tā kā savā dzīvē iedabūt jaunu ieradumu, lai to izdarītu, jāpieiet konkrētam laikam, un kādā brīdī jau tas ir noteikti automātiski, un tu par to principā nemaz nedomā, tu vienkārši dari tāpat kā, kad mēs mūsu vecumā tīram zobus, mums tas ir ieradums, mēs par to nedomājam, un tā ir arī jebko citu dzīvē, ja tu gribi ieieties tajā ritmā, ka tas tev notiek automātiski, tev tas jāizveido vienkārši pa ieradumu. Es pilnībā piekrītu, un tajā brīdī, kad tas ir ieradums, es domāju, ka arī tam veicamajam darbam rodas kvalitāte. Tad liels atkārtojumu reižu skaits, jā, tas ir radies pieredumi, un es domāju, labi kvalitāte tam visam. Jā. Es kādu laiku atpakaļ lasīju tādu grāmatu, saucās Outliers. Neatceros, kas viņu rakstīja, bet apkopojums principā par pasaulē veiksmīgiem cilvēkiem. Ne tikai saistībā ar sportu, bet tur arī runa bija, piemēram, par ārprāts man pilnībā izkrit no galvas Microsoft šitais te čalis. Kā viņi sauc? Steve Jobs? Jā, nē, tas ir Apple. Labi, nav svarīgi. Bet runa bija par to, ka ir tāds 10,000 stundu likums. Principā, jebkurš cilvēks, kuram savas dzīves gaitā konkrētas lietas darot tādā apjomā, piemēram, 10,000 stundas kopumā, tev tas ir notiek naturāli, jo tu esi tik ļoti iepraktizējis to. Un tad tur runa arī iet, protams, par visiem sportistiem, ja gadu griezumā, ja paskatās, cik stundas jūs no savas dzīves esat pavadījuši trenējoties, vai ne? Tas ir tāds, mums nacionālajā izlasē ir treneris Mārtiņš Rubens, kuram šāda ideoloģija ļoti patīk, kad liels atkārtojumu reižu skaits
radīs tā kā augstu kvalitāti un tu jutīsies komfortabli šajās situācijās. Mūsu tā sporta veida specifika ir varbūt nedaudz citādāka, tāpēc, ka, lai arī cik mēs daudz vēlētos, tāpat ir kaut kāds konkrēts reižu skaits, ko mēs drīkstam nobraukt lejā Siguldā pa trasi, tas tomēr ir apjomīgs darbs. Apmēram stundas laikā nacionālās izlases treniņu kopumā mēs spējam nobraukt 3 braucienus. Un tie dažreiz ir 2 treniņi dienā, bet, ja mēs rēķinām nedēļā, tie nemaz nav tik daudz braucienu. Līdz ar to mums, lai cik daudz mēs gribētu braukt, mums nesanāk nobraukt tāpat vēl pietiekami tik, cik vajadzētu. Es domāju, ka mums vienmēr vajag vairāk un vairāk. Jā. Kas man liek domāt par vienu veidu, kas vispār arī ir kā treniņš? Tas nav fiziskais treniņš, bet sporta psiholoģija mēs runājam par vizualizāciju vai tā teikt tādu mental rehearsal, kad tu vienkārši galvā ej cauri lietām, kas tev ir jādara. Tas, protams, nekad dzīvē neaizstās fiziskos treniņus, ko jūs reāli darat, bet zinātnē ir pierādīts, ka tā, kad tu par to domā, tavs smadzenes sūta mazus, bet signālus visam tavam ķermenim. Un katru reizi, kad tu ej mentāli šam visam procesam cauri, tu tā kā nostiprini savu muskuļu atmiņu, arī nenodarbinot viņus. Vai šāda vizualizācija kaut kādā formātā ir kaut kas, ko jūs darat? Jā, mēs pirms gandrīz katru braucienu domās izbraucam trasi. Mēs tā kā braucam un vairākas reizes dažreiz pat nobraucam tajās trasēs, kur ir mazāk bijuši braucieni. Bet jā, tā vispār mēs darām. Vizualizējam to braucienu trasi un to visu. Kā apkārtni un mēģinam arī pielīdzināt sajūtas pēc chronometra. Arī treniņos esam tā darījuši, lai tu nekavējies tur vienā vietā, bet lai tas ir dabiski. Jā. Tāpat arī šobrīd ir prakse, kad treniņu laikā mēs vizualizējamies tā, kad mēs guļam kamanā un priekšā ir televizors, uz kurā ir video, kur mēs kādu iepriekšējo dienu vai kāds cits ir ar GoPro kameras galvas braucis un aizdīs šo trasu. Un tad, respektīvi, mēs ieguļamies kamanā un cenšamies darīt vajadzīgās un nepieciešamās lietas. Tad varbūt treneris stāv malā, piekoriģē, ja varbūt viņa prāt kaut kas nav bijis pareizs, bet šāda praksa arī ir. Jā, jo, kas ir ļoti labi, jo arī vizualizācijā, ka mēs par to runājam, jo vairāk maņas tu iesaisti, jo efektīvāk tas arī ir. Un man bija viens klients, ar ko es strādāju, viņš bija vieglatlēts, viņš bija augstlēcējs. Un viņam ļoti, ļoti patika šis process. Un kad es ar viņu strādāju, mēs darījām tā, ka viņš atnāktu pie maniem uz konsultāciju, viņš vienkārši apgultos divānā. Mēs bijām sagatavojuši tādu kā skriptu, kas iziet cauri visam tam viņa procesam, kas aiziet līdz tam brīdim, kad viņš lec pāri tam stienim. Un tad viņš tur gulētu, es viņu vadītu cauri tam visam. Un viņam tas bija tik specifiski, ka viņš tā kā pat justu to smaržu, kas ir tajā zālē, un specifisks sporta dzēriens, ko viņš dzērtu pirms tam. Un viņam ļoti, ļoti tas viss uzrunāja, ko viņš vēl papildus darīja. Viņam pirms katrām sacensībām, ja tā nebija mājas halē, tad viņš pastītos, googlē, kā izstās vispār tā telpa, kurā viņam būs jāpiedalās. Vai jūs arī skatāties priekšlaicīgi trases, pa kurām jums būs jābrauc? Jūs kaut ko tādā esat darījuši? Pārsvarā ir tā, visas trases ir zināmas, bet, kad brauc uz jaunu trasi, mēs YouTube kādu braucienu paskatāmies un tad mēģinām atcerēties. Bet, mēs tā esam darījuši, bet aizejot uz trasi, pavisam ir viss citādāk. Jā. Un tā kā tu esi iemācījies to pēc tā video, bet tu aizies trasā, tomēr viss ir savādāks, tā virāža krietni lielāk. Man jau pa jaunam jāpārdomā tas viss. Nav tā kā es jau biju iepriekš izdomājis. Jā, tā vizualizācija tā ir ļoti svarīga kamanās. It īpaši arī, kad mēs braucam pa trasi, ir saules sargi mums treniņos ciet, lai ledus labāk turās. Un ar viņiem, kad viņi ciet, arī grūtāk ir braukt. Varbūt ne tik ļoti kā man, bet Robertam ir grūtāk, jo viņš neredz, kur brauc. Viņš tikai sāns redz. Un tad, kad viņi ir vaļā, tad ir arī vieglāk. Tad tu redzi jau ar perforēro redzi, cik tālu virāžu un tā. Tas ir ļoti svarīgi. Un es varu teikt, tas vizuālais treniņš savu veidu meditācija, vai ne? Un ja es ar kaut vai tādu domas spēku un kaut kādām tādām rīcībām spēju iegūt
tūkstošdaļas. Mūsu sportā tūkstošdaļas ir mega daudz. Līdz ar to tas arī ir tāds pieturas punkts, ko ir nepieciešams atstrādāt, lai tas kopējais rezultāts rastos. Jā, tieši tā, jo pa mazītiņam jau tu tikai kļūst labāks no tā, ka tu no šejienes pēkšņi uzliksi augšā kaut kur, vai ne? Katra mazā daļiņa, ko tu dari ikdienā, Jā. tā kā novada. Mums patīk domāt, ka mums sportojas vispār tikai no sīkumiem sastāv. Lieliem Bet sīkumiem. sīkumi pārsvarā vienmēr ir tās svarīgākās sastāvdaļas. Ir īpaši tā kā augstākajā līmenī tur tikai uz sīkumiem balstās viss. Jā. Viena lieta, ko es jums gribēju pajautāt, ņemot vērā specifiku šim sportam, to, ka tās ir sekundes simtdaļas, par ko mēs runājam, un par to, ka jūsu viss ķermenis ir iesaistīts, pleci, rokas, ar ko jūs navigējat. Cik svarīga ir pareiza elpošana jūsu sportā? Vai tas ir kaut kas, par ko jūs domājat? Es teiktu, ka arī tikai pirms brauciena. Jā, piedomāju, veicu vingrinājumus, stresa mazināšanai, elpošanas vingrinājumus. Brauciena laikā ir sarežģītāk. Tas brauciens ir īss. Uz brauciena laikā uz sportistu ir liels spiediens un fiziski iespējams nav pēlpot, izņemot kā kurā trasē, bet ir šīs taisnītes, kur ir 4 sekundžu tāds laika periods, kurā parasti ir, ja tu nāc ārā no virāžu pārējām, tad tu īsti neelpo, bet iznāc ārā uz taisnītes, tu ievelc tur pāris reizes elpu, atkal iet lielā virāžu, tu atkal pietur elpu, un tas pat nav kaut kas tāds, pie kā tu piedomā. Tas tomēr automātiski, jo, jā, kā es teicu, īsti fiziski iespējams pie tām lielajām spiedienu virāžām nav ievilkta elpa. Tas ir tāds arī automātā izstrādājis. Jā. Siguldā ir bijis arī tā, ka tu brauc treniņu un nesanāk kaut kas. Un Siguldas trase ir ļoti sarežģīta. Ir īpaši priekš šajā divvietīgajām ekipāžām, un tad nobrauc finišā, un tad tā kā bijuši aizdus ir tāda. Tad tu domā, tas ir no smagā darba, vai kaut kur es esmu aizturējis baigi ilgu elpu, un tad tāds. Jā, tas ir tāds stereotips, ka varbūt cilvēkiem ir noteikti daļa cilvēku, kur domā, ka mēs iegļamies un nobraucam, bet finišā mēs alsojam tā kā būtu kaut kādas 50, 60 metrus noskrējuši. Jā, tāpēc, ka arī visas tās, tas saspringums kā tāds, tas jau paņem enerģiju no mūsu ķermeņa, un līdz ar to tu attopies. Ja piemēram, treniņā būtu 5 braucieni, un tad viņas iet tādā, nobrauc, uzbrauc uzreiz augšā, brauc lejā, tur pirmais, kas jau sāk atteikties, ir kakls. Viņš jau vairāk netur, gāž uz aizmuguru, un grūti sāk palikt, un tu pieļauj ļoti daudz visādas kļūdas, jo tu nevari tā kā savākties uz to braucienu, ķermenis ir nedaudz piekus, un ir ļoti daudz kļūdas jāsāk pieļaut. Bet tas arī ir tā kā labs treniņš, tā kā pieļaut tās kļūdiņas mazās, lai tu zini, ko tu darīsi, ka tā arī būs sacensība. Jā, kaut kas, no kā tu vari iemācīties. Jā, tieši tā. Tā kā no tā katra brauciena ir, tā kā es arī dažreiz mēs smējamies, nokrītam trasē, nokrīt slikts brauciens, bet tāpatās jāpaņem kaut kas labais no tā brauciena. Ja padomā, augšu labi sanāca kaut vai vidas daļā, tu esi nokritis. Vai arī tā labā lieta, ka tā mēs mēģināsim vairs nebraukt. Jā, tieši tā. Runājot par krišanu, es kaut kur lasīju, ka kamaniņu sportā jums māca avarēt, vai tā ir taisnība? Es šaubos, vismaz man neviens nav mācījis. Tas tomēr tādā ziņā instinktīvi notiek, es gribētu teikt, tajā brīdī, kad, pirmkārt, kad tu brauc un ir izveidojusies kaut kāda kļūda, kas iespējams novadīs līdz kritienam, tu līdz pēdējiem brīdim tici, ka nebūs tas kritiens, bet mēs runājam par, tu tici sekundes ietvarā. Līdz tam brīdim, kad tas kritiens jau ir noticis, un tajā brīdī, kad jau, tā teikt, lido vai apvelies, tās situācijas ir dažādas, tas notiek, tā kā automātā. Ir drīzāk ir tas dzirdējis tādu terminu, kad māk krist vai arī, ka nemāk krist, kad tomēr tas ķermenim muskuļi ir izstrādājuši kaut kādu automātisku reakciju, kā pēc iespējas mīkstāk piezemēties. Jo man ir bijis tā, ka mums ir tādi rokturi, es atveru rokturus, un normāli finišā izbraucot, man dažreiz ir grūti viņas attaisīt vaļā un izņemt rokas no kamandas. Bet tā, kad ir kritiens, viņas jau ir ārā. Un tad, kad tu dažreiz pabrīnās, kurā brīdis notiek. Kā es viņas izvilku? Tā ir diezgan grūti, bet tad, kad ir kritiens, viņas jau ir ārā. Bet ko mums treniņos māca, ir nelaist kamanu. Tā kā, ja tu krīti, turi visu laiku kamanu, vienalga kā. Tāpēc, kad tā kamana var palikt aiz tevīm,
un tu šļūsi pa priekšu, un tad viņa var ieskriet tevi, un tad būtu ļoti nepatīkami. Jā, tā kā to gan māca turēt, kā man vienalga kas, bet mums tādā ziņā divniekā braucot nedaudz vieglāk, mēs esam tā kā nedaudz pieķēdēti pie komandas, un mums tā komanda nav jātur, bet vienvietīgiem ekipāžiem tas ir ļoti svarīgi. Jūs arī esat braukuši pa vienam? Jā, katrs no sportistiem un kamniņu sportistiem sāk vienvietīgās komandās, savāc kaut kādu pieteikumu lielu braucienu skaitu, lai ir kaut kāda zināma pieredze un kaut kāda saprašana par komandas stūrēšanu to sporta veidu kopumā. Jo tomēr tā braukšanas specifika ir citādāka, un tās divvietīgās komandas ir tādas ļoti smagnējas un varbūt brīžiem pat teiktu sarežģītas. Mārtiņam ir jāveic liela stūrēšana, ir īpaši sazinot ar vienvietīgiem komandām. Tad atkal man tā specifika, par cik es esmu apakšējais braucējs, es tā kā visu dzīvi braucu pa trasu un kaut ko redzējis, un pēkšņi man priekšā ir Mārtiņa galva, un es neko neredzu. Un tad kaut kādām zināmām sajūtām ir jābūt izstrādātām pirms tam. Nu, skaidrs. Par tām avarēšanām vēl runājot. Es mēģinu tā kā apsvērt, kāds varētu būt, jo jums ir milzīgs ātrums arī, vai ne, ņemot vērā to visu. Un, tad, kad tā avarēšana notiek, es vienkārši tā domājot, ja es būtu jūsu situācijā, man liekas, ka man pēc tam būtu bail vienkārši no tā, kā jūs tā kā, jo jūs nebaidaties no tā, ka tas varētu notikt, vai? Man liekas, īsti jau baidīties vairāk tā kā nebaidās, bet tāpatās nepatīkam tas ir. Un ir kritieni atšķirās. Ir tādi maigi kritieni un ir tādi jau nopietni kritieni. Un varbūt pēc tiem nopietniem kritieniem tad ir tāda nedaudz baiļu sajūta iekšā uz to nākamo braucienu. Jā. Vai vispār to var izdarīt uz nākošo braucienu, kad nav pa stipri sasities. Bet ir tādi, kā saka, maigie kritieniņi un ir tie smagie kritieni. Kad, un kad nokrīt, tad tas ātrums ir liels, ledus ir ass. Un baigā bērza un svilst tas viss ķermenis un tā. Bet es domāju, ka šis arī kaut kādā zināmā mērā iekrīt tajā lauciņā, par kuru mēs runājām iepriekš, kad, ja mēs pirms brauciena baidīsimies no kritiena, tad mēs īsti nefokusējamies tā kā veicamajam darbam un tā. Protams. Bet vienreiz dzīvē mēs esam bijuši tiešām mūsu karjerās nobijušies. Un tas bija pēc tāda ļoti smaga kritiena. Es teiktu, ka pat smagākā mūsu karjerā, kas bija Kanādā, tur bija ap 130 km/h. Mums ļoti neveiksmīgi sanāca izbraukt virāžu, un tad vienā brīdī tā, filozofējot, var teikt, ka mēs gandrīz kā nostājāmies kājās tām kamerām pie muguras. Jā, ir jābrauc horizontāli, mēs bijām diezgan vertikāli, jā. Un tad arī mēs bijām ļoti nobijušies un tā, bet tad paldies mūsu komandas vizdarbētam Oskaram. Viņš mums vakarā pasauca uz tādu veču sarunu trietā. Viņš mums arī deva tādas tur vizualizācijas treniņus, lai mēs tiktu vaļā no šīs bailes sajūtas. Un tāpat nākamajā dienā mēs kāpām uz starta. Treneri tur visu nakti mocījās, lai tehniski sataisītu un salipinātu mūsu komandu apakaļ, bet mēs saņēmāmies, tikām pāri un nobraucām. Un pat labi nobraucām. Jā. Izklausās biedējoši 130 km/h. Bet, kā jau saka, tomēr mēs katru reizi ejot uz braucienu, mēs pieļaujam to varbūtību, ka tas kritiens var būt, un varbūt tas pat nav slikti, jo tas mums notur tādā fokusā, un mēs tā kā neatslābinamies, jo atkal tad ir novērots, ka, piemēram, Siguldā mums ir ļoti liels braucienu skaits, un tā varbūtība kritienam ir ļoti minimāla, un tad dažreiz mēs pat varbūt kā atslābstam pa daudz, tīpaši mēs diezgan labus braucienus no braucienu uz braucienu aizvedam. Tad tomēr tas risks, kas pastāv kritienam, varbūt ir iespēja tā kā skatīties arī uz labo plakni. Bet es domāju, ja to ies uz startu, ja var kaut kur zemapziņā es varētu nokrist, tad tas procents ir lielāks, ka tu varētu nokrist. Bet, ja tu ej uz startu, man jāizdara tas un tas, tā kā labs brauciens, tad es saku, ka tas procentuāli ir, ka tu mazāk nokritīsi. Tas tā kā mēs runājam par to rozā ziloni. Jo Kanādā, ka mēs bijām, tad tā kā centāmies nedomāt par to, ka varētu nokrist, bet visu laiku piezagās doma, kad bijis ir tāds kritiens, un tu tā kā baidies no tā, lai piedzīvot vēlreiz. Tur bija grūtāk, bet tā vispār, mēs tā kā ejot uz startu pa kritienu, nedomājam, kaut vai iepriekšējā braucienā nokrists, bet tu vienkārši ej un tā kā no jauna. Tas tāpat kā jebkurā citā sporta veidā, piemēram, kur arī ir spēles, nevis sacensības, jums būs spēles, un ka tu
ej nākamajā spēlē nedomājot par iepriekšējo, jo tev ir jauns darbs, kas ir jādara. Tāpat jūsu gadījumā, vai ne? Nākamajā tev jābrauc, tu nedomā par pakārtienes braucienu, jo tev ir šodien jauns darbs jādara. Jā, un sacensībās ir bieži vien novērots, kad sportists sēž uz starta, un priekšē tas, kas braucis, pirms tam nokrīt, un trasa nedaudz aiztur. Ļoti liela arī tas ir spriedzes noturībai, jo tev ir jāuzgaida, paliek augstu, jau domā, izsit no sliedēm. Un tad tu atkal sāc visu no jauna. Tur trasi vēlreiz izbraukt, tur tā kā tas ir. Tu sāc vēlreiz no jauna koncentrēties braucienam, un tas ir diezgan īstenībā pagrūti. Jā. Tas, ko jūs vispār runājat par to avarēšanu, ka tā varbūtība tur ir un nav. Man vajag likt aizdomāties, es nesen noskatījos Netflixā, ir tāda dokumentālā filma Court of Gold, kas ir uztaisīta par pagājušā, vasaras olimpiskajām spēlēm par ASV basketbolu komandu. Ne tikai ASV basketbolu komandu, bet vispār basketbolu komandām 4 specifiski, bet, protams, viņi tur ļoti daudz runā par un ap un intervē tieši ASV spēlētājs. Un šitais Steph Curry vienā brīdī pateica, ka tev ir jābūt komfortablam ar neparedzamo, kas, manuprāt, jūsu situācijā ļoti atspoguļojas uz to, ka tā iespējamība avarēt ir un tās avārijas var būt traģiskas arī kaut kādā ziņā, bet tev ir jābūt tā kā mierā ar to, jo tu jau nevari tā kā kontrolēt visu, kas tavā dzīvē notiek. Es domāju, mūsu sporta veids tā kā pilnībā balstās uz to. Mēs tā kā fiziski nav iespējams nobraukt 2 vienādus braucienus pa vienādām trajektorijām. Un tad šī starpība, jau kurā mēs brīžiem jūtamies nekomfortabli, ir tāda, ka, ja virāžā mēs iebraucam tur, piemēram, pa vienu līniju, un tad nākamajā braucienā tajā pašā virāžā mēs esam 10 centimetrus augstāk, tā jau ir nekomfortabla situācija. Mums jau mēs šādu līniju trasēs, kurās nav aizdīti daudz braucienu, neesam bieži piedzīvojuši. Līdz ar to es teiktu, ka tas arī lielā mērā attiecās uz mūsu sporta veidu. Jā, jo, piemēram, tev ir nedaudz augstāka līnija, kaut vai par tiem 10 centimetriem, tas jau ir iespējams potenciāls kritiens. Tāpēc, ka tu varbūt tā pieredze nebūs tik liela, treņos varbūt pa tādu līniju neaizbraucis un nedaudz to apjūts. Un nezinu, kā rīkoties tālāk. Tur ir, tā kā. Bet tā ir tā izaugsme, kur tas notiek. Mēs to saucam par pieredzi, pieredzes krāšanu katrā trasē. Jā, jo arī es vienmēr domāju par to, ka tu jau nevari veicināt savu izaugsmu, paliekot visu laiku komfortā, kaut kādā savā komforta zonā. Tu neaudz tajā. Un tas pats arī notiek sportā, vai ne? Ja tu neizsit sevi ārā no tās komforta zonas, tu jau neizaugs tālāk. Jā, mūsu sporta veidā, es nezinu, tas nekomforts ir tik bieža lieta. Respektīvi, mēs aizbraucam uz jaunu trasu, kurā mēs nekad neesam aizdījuši braucienu. Tā varbūtība, ka mēs aizdīsim labu braucienu, ir pavisam niecīga. Līdz ar to, jebkurš sportists nākot no mazotnes, piemēram, uz Siguldu trenēties, vai mēs jau pieredzējuši sportisti, braucam uz jaunu trasu, aizvadīt braucienus, tur būs liela iespējama neveiksmēm. Un nestandarta situācijām, nekomfortablām situācijām, ar kurām tad vienkārši mācies tik galā laika gaitā. Jo mums arī tie laikapstākļi ietekmē. Būt komfortā vai nē, kad sēdi pirms starta izēja, mums tas tērps nav baigi biezs un ārā ir kaut kāda -10 un ziemeļvējš. Un tas arī tad tu par to domā, kad ir augsts, vēl jādomā par braucienu. Jā. Tas man liek, ko tāds saki par to laikapstākļiem, un to visu liek man domāt par to, kā ir šīs, mēs sporta psiholoģijā to saucam par control the controllables. Ir lietas, ko tu vari kontrolēt, un lietas, ko tu nevari kontrolēt. Un man ļoti patīk, kā man iemācīja par to domāt, ir, kad šīs controllables ir tā kā grip, tā kā kaut kas, ko mēs varam satvert. Un tās lietas, ko mēs nekontrolējam, ir kā gravitāte. Mēs jau katru rītu pamostoties, mēs nedomājam par to, kāpēc man pievelk pie zemes. Jo mēs to nevaram ietekmēt. Un līdz ar to, jā, tie laikapstākļi mūs ietekmē, bet ja mēs uz to koncentrējamies, cik daudz labu mums tas dos, vai ne? Jo mēs jau nevaram izmainīt to. Jā, un tas novērsīs varbūt tev no domām, kas ir jādara. Tieši tā. Es jums gribēju vēl uzjautāt par atbalsta sistēmu jūsu dzīvē, kā tas ir iekļaujās vispār sportā, jo man personīgi liekas, tas ir ļoti svarīgi, ejot gadiem ilgi trenējoties, jo sports tomēr ir liels commitment. Un, lai tajā visā paliktu, un it īpaši dzīvē ejot uz priekšu, pamainās vērtības varbūt, vai atbildība, vai pienākumi. Un kā tad kas ir tas jūsu atbalsta sistēma, tas loks cilvēki, kas jums palīdz, uz ko jūs paļaujaties?
Atbalsta loku, jā. Pirmais ir Roberts, jo mēs ar viņu braucam vienās kamerās. Ja ir kaut kāda varbūt grūtība vai kaut kas tāds, mēs tā kā nekautrējos to pateikt, izrunāt. Vēl ir otrs tūst ļoti cilvēks, man tas sieva ir sportista arī, tad tā kā viņa ir man atbalsts un tad, protams, ģimene, bet, tā kā tuvākais atbalsts man ir vienmēr uz vietas. Un tā kā citiem sportistiem tas nav, nav uz vietas vai tur, mājās, bet man ir man ir sieva un man ir pārnieks, un es ar viņiem abiem diviem varu izrunāties. Tā kā es domāju, ka tas ir ļoti forši. Es domāju, ka tāpat kā Mārtiņam, arī sieva manā dzīvē ir liels atbalsts. Viņa gan nav sportisti, un sezonas laikā mums ir attālinātas attiecības, par ko es varbūt pārāk nepriecājos, un varbūt tieši tāpēc dažreiz ir grūti, bet es domāju, tā apziņa, kam dēļ es to daru, kad es vēlos sasniegt kaut kādus savus personīgos mērķus sportā, kad es jūtu, ka man vēl ir potenciāls izdarīt labākas lietas, tad tas to tā kā nedaudz padara vieglāk. Bet es domāju, tāpat arī laba komanda apkārt, apkopošos personāls, mehāniķi, treneri, tie ir cilvēki, ar kuriem tu ikdienu saskaries, un tiešie darba pienākumi ir saistībā ar viņiem, līdz ar to tāds arī mikroklimats noteikti veido labus rezultātus. Pilnīgi noteikti, jo jūsu situācijā jau arī jums nav, jūsu sports nav komandu sports, kā mēs uz to, piemēram, skatāmies, kas ir basketbols, futbols, hokejs, bet jums jau tāpat ir tā sava komanda, kurā arī iekšēji veidojās tā komandas kultūra, atbalsts, tas par kādām lietām, ar ko var runāt, nevar runāt, izkritīt sirdi, jo tas viss jau dienas beigās tev palīdz. Vai ne, ja tu jūties mentāli stabili, tu arī noteikti nebūsi sasprindzis un tavs izpildījums tavā sportā būs labāks. Jā, jāņem vērā arī tas, ka lai gan, kā tu minēji, mēs esam individuālais sporta veids, mums ir komanda apkārt, un tajā komandā esam iekļaut ne tikai mēs kā ekipāža, bet arī sieviešu vienvietīgās komandas, divvietīgās sieviešu komandas. Tāpat arī divvietīgās vīriešu komandas, kas ir mūsu tiešie konkurenti. Līdz ar to nav gluži varbūt tā, ka tu vari iet tur ar visiem. Tā teikt, mēs tāpat esam draugi, un ja kaut kādu vārdu tu gribi pārmīt, tad viss ir kārtībā, bet gluži tā kā savu sāpi, tad es neiešu pie visiem klāstīt. Jā, taisnība. Jā, par to nebija aizdomājies, ka jums ir. Jūs varbūt esat vienā komandā, bet viņi arī ir jūsu konkurenti, kas, manuprāt, ir arī ļoti izteikti vieglatlētikā un tādos sportos, kur tu savus komandas biedru sacenties, lai tiktu pie tā, kā tu vēlēsi. Un turklāt, ja tavs pirmais un tiešais konkurents jau ir tas komandas biedrs, ja tu būsi labāks jau par viņu, tad jau tev būs izlases līderis, piemēram, konkrētajā disciplīnā un tā tālāk. Cik jums ir svarīgs tā ķīmija starp jums abiem? Šī sportā vispār domājāt, ka jūs esat vienās kamariņās, jums ļoti jāpaļaujās vienam uz otru, vai ne? Es saku, tas ir ļoti svarīgi vispār tā ķīmija, sadarbība un arī ikdienas dzīvē visu tā, kā saka, saprašana un uztvere, kā jau mēs dažreiz arī dzīvojam viesnīcā vienā istabā, un tad mēs esam ilgu laiku prom, un tad tev arī jārespektē ir viņa ikdiena, mana ikdiena, un tas ir tur arī veidojās jau arī ikdienas dzīvē tas rezultāts. Ja tur ikdienas dzīvē katru dienu tur kašķis, tur tas un tas arī atspoguļojas pēc tam trasē. Nav kvalitatīvi treniņi līdz ar to, un tas arī atspoguļojas, sacensībās nav kvalitīvas sacensības. Tas jau ir viss no ikdienas dzīves. Un es teiktu, ka tā ķīmijas, tā augstvērtīgums ir mērāms tajā, kad brīdī, kad mēs braucam pa trasu, kā es iepriekš minēju, un mums rodas nestandarta situācija, mēs līdz centimetru un milisekundžu niansēm spējam pieņemt vienu un to pašu lēmumu. Līdz ar to es nezinu, vai daudzi cilvēki, piemēram, ar savu labāko draugu, nestandarta situācijā līdz milimetriem pieņems vienu un to pašu lēmumu un veiks vienādas darbības. Līdz ar to es teiktu, ka tā ķīmija, tur ir īpaši mūsu sporta veidā un mūsu disciplīnā, ir ļoti augstā līmenī vienam ar otru. Tieši tā. Bet mums arī veiksmīgi tas ir sanācis, jo mēs esam uzauguši kopā no bērndārza. Tā kā brāļi. Jā, es gribētu teikt, ka mēs noteikti esam kaut kādā zināmā mērā piestrādājuši pie tā, bet tas arī nācis arī dabīgi. Arī ikdienā kaut kas notiek, vienkārši reizē kaut kāda frāze pasaka. Jā, regulāri.
Bet tā tas ir, vai ne? Bet arī, kā tu saki, jūs esat piestrādājuši, tas jau draudzība ir tāpat kā laulība. Vai ne? Tās ir attiecības, pie kurām tev ir jāstrādā, un tas pats arī ir sportā. Tas nenotiks tā. Pat vien tikai tāpēc, ka jūs abiem patīk šis sports un jūs esat viena komanda, pie tā ir jāstrādā aktīvi. Jā, un ir īpaši, man liekas, ka pieaugot, kļūstot vecākiem, tur katram ir sava privātā dzīve, bet tāpat ir jārod laiks mūsu kopīgai partnerībai, un tas tomēr prasa zinām enerģiju, pūles, un tas arī svarīgi. Jā. Vai viens no pēdējiem jautājumiem, vai jums ir kaut kas, ko jūs darat, lai atslēgtos pavisam no dzīvesveida, sporta, privātās dzīves, tā teikt, tā jūsu kaut kāda meditācija? Vai tā ir iziet pastaigā, vai kaut kas, ko jūs darat, lai atslēgtos no visa? Es teiktu, ka man veiksmīgākā lieta, kā es atslēdzos no varbūt savas profesionālās vidas, ir būšana ģimenē kopā ar manu sievu un suni. Es teiktu, ka viens no maniem likumiem, kas man ir, es cenšos darbu nekad nenest mājās vai man profesionālo vidi. Respektīvi, tajā brīdī, kad es ieeju iekšā dzīvoklī, man ir safe space, es varu nedomāt ne par to, ne par šito. Man nav tur varbūt jāteic, kā man mājās, tad tajā brīdī es 100% koncentrējos uz ģimeni. Jā. Nu, man nav tāds rituāls vai kaut kāda speciāla darbība, kā es tur. Jo es aizjūtu mājās, mums sanāk arī to sportu atnest līdz mājās. Bet mēs cenšamies baigi nerunāt mājās par to sportu, bet sanāk retu reizi, izrunājās un tā. Bet vislabākā meditācija, bet tas ir vispār no visa. Es dodos makšķerēt, un man pat telefonā vienkārši baterija var izturēt 2 dienas. Es viņu pat neņemu rokā. Tev neko citu nevajag, un tu nedomā tiešām ne par ko. Jā, fantastiski. Pēdējā lietiņa, kāds būtu jūsu ieteikums mūsu latviešu nākotnes jauniešiem, sportistiem? Kas ir tas, ko jūs gribētu, ko jūs esat paši iemācījušies varbūt, un ko jūs ieteiktu jauniešiem, nākotnes sportistiem? Es gribētu teikt, vienkārši nebaidīties. Jā. Iet un darīt, kaut vai arī nesanāk, vēlreiz iet un darīt, vienkārši bailes, ja tu baidies, bailes tev pārņem. Tad tu līdz ar to neizdarīsi to darbu. Vienkārši nebaidies un ej un dari. Super. Un tajā pašā prizmā ne tikai nebaidies iet darīt, es teiktu, ka nebaidies prasīt palīdzību. Jo es domāju, varbūt, ka mūsdienās tas ir izteikti, kad kāds kautrējās, kāds nejūtas komfortabli prasīt palīdzību, bet cilvēki ir laipni, ja tu esi laipns pret viņiem, es domāju, ka tā ir svarīga lieta. Un arī tas, ka cilvēki pārsvarā viņi saprot, tāpēc, ka mums visiem ir katram pašam savas problēmas. Nav neviens šai pasaulē, kurš nesaskartos ar kaut kādām problēmām. Un lai arī mums katram viņas ir savādāks, mums viņas ir. Un tāpēc mēs visi arī esam atklāti pret to, ka, ja kāds tev nāk prasīt palīdzību. Paldies! Es gribu jums novēlēt veiksmi nākamā gada Olimpiskajās spēlēs Milānā. Paldies! Un paldies jums liels! Super, paldies!